Jānim Smilgam patiesībā jubileja ir vasarā, taču tā šogad piederēja dziesmu un deju svētkiem. Ideja, ka lai arī vēlāk tomēr svētki jānosvin, pieder viņa meitām. Tāpēc, ka es zinu, ka ļoti daudzi cilvēki un mūziķi un apkārt mīļie, kas grib tēti sveikt jubilejā. Bija skaidrs, ka tētis, Talsie mīļais diriģents un pedagogs, par šo ideju sākumā priecīgs nebūs. Tāpēc meitām bija stratēģija sākt no organizatoriskās puses un pašu jubilāru pierunāt tikai vēlāk. Tā pierunāšana arī bija jāsaka diezgan sarežģīta. Mums bija jāatrod ļoti tāds labs brīdis, kurā vispār par to ieminēties un kā ieminēties. Un mēs diezgan ilgi nevarējām saņemties, jo likās, ka negribās nobiedēt ar šo ideju, tāpēc, ka tā ir tāda tomēr liela uzdrīkstēšanās. Pilnīgi visi, bez kuriem Jāņa Smilgas meitas nevarēja iedomāties jubilejas koncertu, atsaucās un ieradās no malu malām. Apvienoties svētku pūtēju orķestris, zvanu ansambļi, profesionālo pūtēju kvintets Rīga, Inters Busulis un Rihards Zaļupe un daudzi citi. Starp citu, koncertā līdzās mīļiem un labi zināmiem skaņdarbiem bija arī kāds pirmatskaņojums, kuru īpaši šim notikumam aranžējis Rihards Zaļupe. Un kaut kā likās ļoti jēgpilni tieši rakstīt pūtēju orķestrim šo aranžēju. Šodien sajūtu, kad ar pūtēju orķestri mūziķiem un vispār muzicēšanu kopā šis skaņdarbs ļoti labi izskan. Ļoti priecīgs notikums man. Koncerts daudziem bija iespēja sajusties tā, it kā laiks būtu pagriezts atpakaļ un izbaudīt sen nebijušu kopā būšanu. Vismaz es tajā laikā, kad sāku šeit spēlēt, Jānis viens no diriģentiem, un, manuprāt, viņš arī daudzos mūsos tieši ar savu darba spējām un gribēšanu veidot foršu programmu, ir mūsos arī iesaist to muzikalitāti, kāpēc mēs varbūt vispār esam aizgājuši tālāk. Ir viena ļoti būtiska lieta, kas, manuprāt, tieši šajā laikmetā ir ārkārtīgi izzūdoša vērtība, un tā ir apziņa par kolektīvu. Šī cilvēciskā saķere, tas ir kaut kas tieši, ko es no tēta ļoti esmu mācījis un ko es ļoti novērtēju. Nevis dzīties savu ego apmierināt augstāk, tālāk, stiprāk, tikai nē, tas vērtīgais ir radīt kopā, ka tā ir ģimene un tā tam ir jābūt. Jāņa meitām nojauta bija pareiza. Par koncertu sākumā Jānis Smilga bija pikts, bet svētkos bija acīm redzams, ka patiesībā viņš to ļoti vēlējies. Es domāju, nekas brīnišķīgāks nevar būt. Un ja vēl kopā labi skan, kas vēl labāks var būt par šo, jā. Un tiešām prieks, kad arī neskatījās, kurš ir slavenāks, kurš mazāk slavens, visi bijām uz vienas skatos. Es domāju, tas ir pats galvenais, ka mēs esam palikuši, kādi mēs esam. Jānim Smilgam šogad apritēja 70, taču dzīvi mūzikā viņš vēl turpina un turpinās, jo darbs, it īpaši ar jauniešiem, ir tas, kas viņam dodot enerģiju. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.